Labvakar visiem vēlreiz. Liels prieks redzēt visus tik kuplā skaitā. Liels prieks, ka tik daudz cilvēki ir ieinteresējušies kļūt par radioamatieriem. Tad pirms sāksim tādi maz varbūt noteikumus, bet uzvedības kārtības rulli tādu. Ņemot vērā, ka mēs esam pietiekami daudz, dotajā mirklī ir 79 cilvēki, tad, ja jums rodas kādi komentāri vai kaut kādi jautājumi, apakšā ir tāda rociņas emblēma, kuru droši paraceļat augšā, un tad dosim jums vārdu un droši var jautāt. Tad visā pārējā laikā vēlams mikrofons, lai ir izslēgts, lai mums neveidojas liels haoss un pārējais it kā visam vajadzētu būt kārtībā. Tad, kā tad notiks mūsu šī nodarbība, kā tad notiks šis pasākums, tad sāksim ar to, ka mēs iepazīstināsim mazliet īsumā ar sevi, kas mēs tādi esam, kas ir šie cilvēki, kas jums stāstīs par šo radioamatierismu. Un šodien mums ir paredzētas 3 nodarbības. Skatīsimies, kā mums veiksies, cik mums ātri un ies uz priekšu. Tad es ļoti ceru, ka mēs viņas visas paspēsim. Tad droši vien arī redzējāt te izsūtītā e-pastā, kur ir dienas kārtības, kā tad notiksies šīs nodarbības. Tad ir plānots, šonedēļ mums ir plānotas 2 nodarbības, 4. un 5. Tad ir plānotas vēl 3 nodarbības nākošais nedēļa, kuru laikā tad mēs centīsimies teorētiski iziet cauri šiem visiem teorētiskajiem jautājumiem, par viņiem parunāt, viņus izdiskutēt. Un tad pārējos laiks, kas paliks pāri, tad veltīsim praktiski tam, ka mēs iesim cauri šīm te jautājumiem testā. Un tad šos te jautājumus kopā tad arī pamēģināsim iziet cauri, izrisināt. Nu, ko tad īsumā par to, kas mēs tādi esam, kas esmu es, tātad esmu Arvis Saldāns, radioamatieru pasaulē pazīstams ar izsaukumu signālu YL3MS, Maiks Iera. Dotajā mirklī es pildu Latvijas radioamatieru līgas valdes priekšsēdētāja amatu. Tad man būs tas gods jums novadīt arī pāris lekcijas, nodarbības par radioamatierismu. Un, ja jums kādi jautājumi, kas saistās ar radioamatierismu vai ar Latvijas radioamatieru līgu, tad droši uzreiz man varat jautāt un prasīt un diskutēt. Tad tie, kas jums vēl šīs nodarbības vadīs, būs YL2GD, Gunārs. Gunār, pastāsti mazliet par sevi. Jā, šeit YL2 Gauja Delta Gunārs Nāloksnes. Sens radioamatieris, tā kā dinozaurs, pārsvarā kaut ko var man jautāt par radiotehniku, par radiosakariem. Jā, tad Gunārs ir spēcīgs tieši elektronikā un tādās lietās, tad antenu projektēšanā un kā viņš arī pareizi minēja, viņam ir ļoti milzīga pieredze radioamatierismā, tā ka ļoti vērtīga zināšanas viņam ir, kurām viņš var dalīties ar jums. Tālāk tad Juris. Juri, pastāst par sevi. Sveicināti visi. Jā, Juris, YL3 Quebec Talsi. Es esmu salīdzinoši nesens radioamatieris, bet toties man vienmēr par visu ir viedoklis, un es gribu to izteikt. Tāpēc centīšos palīdzēt tādu no jaunāka amatiera skatījuma, kā sākt, kā nepadoties un kā darīt lietas, ja galīgi nav tehniskās iespējas, piemēram, dzīvojot dzīvoklī. Paldies, klausīsimies un veiksmi! Paldies! Tad tas saraksts ir tik garš, es tagad vairs nevaru saprast, kurš no mūsu radioamatieriem vēl pievienojies. Mums bija Jānis. Jāni, droši vien pastāstīja arī par sevi kaut ko. Jāni, tu esi? Vai tu pazudis esi jau? Es Jānis. Jā, tu Jānis. Sveiki, jā, es esmu YL3 November Bravo. Arī tā kā no jaunajiem amatieriem pats tā kā arī ir doma pasniegt kaut kādu pulciņu, kaut ko tā padot tālāk interesantiem ar laiku. Un tad es tā kā pieslēdzos pie reizes paskatīties, kā kolēģiem veicās, un ja būs kāds piemērs vai kaut kāda ideja, noteikti palīdzēšu un arī kaut kā iestarpināšos pa vidam. Paldies! Gati, tava kārta.
Yankee Lima 3 no Golf. Un tajā pašā laikā arī Yankee Lima 1 Tango Kilo. Tehniskā koledža. Jā, tad, kā jau minēju, viņš ir tehniskās koledžas pasniedzējs, kas māca arī jaunos. Tad viņam arī tā pieredze ir tīri pedagogijā un kā jauniem pastāstīt. Sarakstā neredzu, vai kāds no mūsu vēl ir. Matīs, Salvi, jūs esat? Es tad nevaru pamanīt jūs. Jā, šeit Ah, Salvis šeit, YL3 Ofur, Oskar Foks. Esmu jaunietis, man 14 gadi un kopumā interesējos par elektroniku un radiosakariem. Paldies. Matīs, tu esi? Jā, labvakar visiem. Te Matīs YL3 Romeo Zulu arī jaunietis, man 16 gadu. Un tad, radioamatieris esmu pavisam neilgu laiku, tikai 1 gadu, bet, manuprāt, daudz, kas esmu sasniedzis šī gada laikā, bet visvairāk patīk sacensības gan balss sakaros, gan arī telegrāfā, bet tieši ar eksāmenu saistītām lietām tad esmu izveidojis saiti radioamatieris.pages.dev, kur var interaktīvajā veidā paskatīt tos jautājumus, kas ir eksāmenā. Tur lielākā daļa to jautājumu ir. Tad arī paskatīties un tādā prakses variantā, kāds jums varētu būt tas rezultāts. Un arī izveidojis formulu lapu, ja bijāt iegājuši tajā Google Drive. Tad varbūt redzējāt, un tā ir patiešām laba. Es tagad vidusskolā mācoties zinu, kādas ir tās formulas, un vēl tas viss ir svaigs galvā. Tāpēc visu to mēģināju tādā pieejamā veidā, ātrā veidā salikt, lai vieglāk, kamēr mācāmies tā eksāmenam, un tās tā kā varētu iegaumēt. Jā, kā varam pazliet palielīties, ka mums līgā ir vairāk jaunieši, tad, kā jau minēja, ir Salvis, mums ir vēl viens Matīs, 14, 15 gadi arī Matīs Romeo Zulu, kas ir, starp citu, tāpat kā jūs, Matīs pagājušajā gadā, ziemas sākumā tu taču sāki kursu pareizi. Tieši tā, jā. Tātad tieši pirms gada, tieši tāpat kā jūs bijat kursants tādā pašā kursā, un par to, ko viņš dotajā mirklī ir sasniedzis, tad mēs runāsim par to, kad ir B kategorija, tad dotajā mirklī Matīs ir ne tikai no gada ietvaros, ir no B kategorijas ticis arī par A kategorijas. Radioamatieri viņš ir gājis vēl tālāk, viņš ir Amerikas Savienotajās valstīs, ARAL, Amerikas radioamatieru līgā nokārtojis ekstra klases eksāmenu un ir saņēmis ekstra klases amerikāņu izsaukuma signālu. Tātad tas arī iespējams tā, ka Matīs ir ļoti zinošs un ļoti kompetents radioamatieris, neskatoties uz to, un arī Salvis, neskatoties uz to, ka viņi ir gados jauni, bet viņi ir, kā saka, šī hobijā līdz ausīm iekšā, un tas viņiem ļoti labi padodas. Jā, tad par to linku runājot, linku mēs iemetīsim, links būs mazliet savādāk adresē, mēs viņu iemigrēsim uz mūsu serveri, tur būs mazliet vienkāršāk adrese, bet to linku pagaidām nesteidzaties, paspēsim, sākumā iziesim cauri šiem te jautājumam, lai jums tas ir, kā saka, ir ko spiest, ir ko, kā saka, lai nav tā, ka ir uz pilnīgu laimi paļaujoties, spiežat un iegūstat kaut kādu rezultātu, mazliet zināšanām jābūt. Ko tad varbūt lēnām sāksim. Tātad ar pirmo prezentāciju. Nošārēt. Tā, vai ir mana prezentācija redzama? Es redzu. Visi redz, jā? Jā. Okay. Ļoti labi. Tātad kas tas tāds radioamatierisms ir? Kas tas tāds ham radio ir? Droši vien ir dzirdēta tāda abrivatūra. Tātad kas tas tāds ir un kas tas par zvēru un ko viņš ēd? Tātad, kas ir radioamatieris? Tātad, ja mēs skatāmies juridiski atbilstoši likumam, tad tāpat kā arī jebkurā autovadītāja eksāmenā un jebkurā kvalifikācijā, tad arī šeit tā ir fiziska persona, kur ir nokārtojusi eksāmenu, šī gadījumā radioamatiera eksāmenu un saņēmusi radioamatiera eksaminācijas apliecību. Ko tas nozīmē dzīvē? Tad radioamatieris tā nav tikai papīrītis, ko jūs iegūstat, tas kļūst par domāšanas stilu un arī dzīvesveidu, kas sev iekļauj arī interesi par visu, kas saistās ap radio kā tādu. Tātad gan radio projektēšana, gan
radio uzlabošana, gan radio viļņu izplatīšanās, gan dažādas fizikālās īpašības. Un tikai saliekot šīs te visu zināšanas kopā, var iegūt kaut cik vērā ņemamu rezultātu. Kā jau minēju, tad pasaulē šis radioamatierisms tiek atpazīts pēc nosaukuma ham radio. Un nāksies mums, pabrīdināt, kad radioamatierisms tomēr var radīt atkarību. Tā viņš ir, un tie, kas ir iesaistījušies, radioamatieriem nodzīvo visu dzīvi un vienmēr atrod kaut ko interesantu un nezināmu priekš sevis, ko var sniegt radio viļņi. Tātad, ko šis te radioamatieris dara? Tad kas tas pats par sevi tas radioamatierisma dienests? Tad tas ir dienests, kur pašu izglītošanai un savstarpējiem sakariem un tehniskiem pētījumiem radioamatieri kopā sazinās un stāsta par viens otram par radiotehniku, kā arī kuri nav materiāli ieinteresēti radiosakaru dienesta darbībā. Jeb saprotamāk runājot, tad radioamatieris konstruē, izgatavo raidītājus, uztvērējus antēnas, dibina savstarpējos radiosakarus, kuru laikā viņi veic dažādus eksperimentus. Apmainās ar appusēji interesanto informāciju. Daudzus aizrauj tālie radiosakari ar eksotiskām zemēm. Te jau mēs varam runāt arī par pirmo abreviatūru, kas jums arī noderēs eksāmenā, tātad DX, tātad DX, tas ir viss, kas saistās ar tālajiem radiosakariem. Tātad DX, tas nozīmē sazināties ar citiem kontinentiem un citām tālām zemēm salām. Tātad šo abreviatūru varat jau sākt piefiksēt. Tad bieži amatieri savā starpā sacenšās, piedaloties dažādās sacensībās. Un tad radioamatierisms ir tāds viens ļoti liels un interesants tāds pulciņš, komūna, jeb kopiena, kurā tad ir vienam ar otru, par ko vienmēr parunāt. Ko nedara radioamatieris? Tātad radioamatieris nekad neizmanto sakarus komerciāliem mērķiem. Kā jau minēju, tātad radioamatieri nav ieinteresēti komerciālā raksturā radio izplatīšanās. Neraida neadresētus ziņus, piemēram, radioapraide. Tātad nelaižam nekādas mūzikas, kas nav domātas kaut kam konkrētam, vienkārši visiem ēterā klausīties, to radioamatieri nedara. Šeit vēl nākošais ir ļoti svarīgs, tātad nekad neraida šifrētu ziņojumus. Viss, kas notiek radioamatieriem, radioamatieru ēterā, radioamatieru frekvencēs, vienmēr nav šifrēts. Tur nedrīkst nekas būt šifrētam, tas nozīmē visu, ko jūs raidāt, to visu dzird visa pārējā pasaulē. Ja jūs pietiekami labi to raidat un līdz varat, tik līdz citām valstīm un citiem kontinentiem, tad viņi to visu dzird. Nedrīkst būt nekas šifrēts. Tātad neraidam anonīmi, par to mēs arī parunāsim, tad, kad mēs runāsim par likumdošanu, tad radioamatieris vienmēr pirms raidīšanas, uzsākšanas, viņš pasaka, kas viņš tāds ir, nosaucot savu izsaukuma signālu, un arī likums pieprasa to, ka vismaz reizi 10 minūtēs, ilgāk raidot, vienalga ir pēc kāda laika jāatkārto šis jūsu izsaukuma signāls, lai visi zina, kas jūs tāds esat, kurš pašlaik raida. Tātad radioamatieris nekad netraucēs citiem sakaru dienestiem, un nekad neraidīs ārpus atļautajām frekvencēm un jaudām. Tātad tomēr vieglāk pastāstīt, ko dara un kā pareizi to dara. Par šo te mēs arī parunāsim šo te vairāku nodarbību laikā. Kāpēc mēs to daram? Kā saka, viena māte, viena meita, citam skaista kleita, citam patīk zivis ķert, citam iet pārgājienos. Mums tas ir hobijs. Un to mēs arī uztveram kā hobiju, tāpat kā jebko citu. Tātad hobijs parasti vienmēr ir kaut kas aizraujošs, interesants un tas, kam tu vari veltīt laiku, kam tu gribi veltīt laiku un kam tu velti laiku pietiekami daudz laika, tad, kad tev šis brīvais laiks vispār parādās. Bet ir arī viena lieta pozitīva, tāpat kā tiem, kas zivis ķer, tad pozitīvā lieta ir tas, ka tev vienmēr leduskapī ir zivis. Tad mūsu gadījumā šī pozitīvā iezīme ir tajā, ka mēs iegūstam neatsveramas zināšanas, darbojoties ar radiostacijām un radioaparātiem. Tad šis izglītošanās tehniskajā jomā, tehniskās zināšanas, saprašana par to, kā darbojas tās radioiekārtas, kā darbojas antēnas, kā izplatās šie elektromagnētiskais starojums. Un tas, protams, var noderēt ne tikai vienkārši, lai būtu aizraujoši sazināties ar citiem
radioamatieriem visā pasaulē, bet tas ļoti labi nodara arī, teiksim, krīzes situācijās. Mēs visi zinām, kādā satraucošā laika posmā mēs tagad dzīvojam. Un radioamatieri bieži vien ir tie, kas pirmie nāk palīgā tad, kad notiek kaut kādas lielas dabas katastrofas, ģeopolitiskas katastrofas, kad pazūd visa veida sakari. Tad radioamatieris ir tas, kuram pa lielam ir vajadzīga tikai radioaparāts, 12 voltu akumulators un vada gabals. Jo garāks, jo viņam labāk viņam būs iespēja, kur izvērsties. Un viņš varēs nodibināt sakarus principā ar jebkuru kontinentu, ne tikai ar jebkuru valsti. Tāpēc šis radioamatierisms ir ļoti noderīgs arī tādā aspektā. Tad mazliet parunāt par to, kas ir kategorijas, par viņām mēs īsti sīkāk runāsim, tad, kad mēs runāsim par likumiem, bet tā ir iebraukt tādām ieskatam kopējam. Tad Latvijā radioamatieri iedalās 3 klasēs. Tātad pirmā klase jeb kategorija ir C kategorija, kur ir visvienkāršāk nokārtot eksāmenu. Tad šīs te kategorijas radioamatieri var izmantot 2 diapazonus un raidīt ar rokas raidstacijām. Tātad šie tie radioamatieri, kuri izmanto rokas raidstacijas un izmanto VHF, UHF stacijas, lai sazinātos viens ar otru. B kategorijas radioamatieri, tas ir, uz ko lielākā daļa no jums plānot kārtot tagad. Tātad tie radioamatieri, kuriem ir daudz vairāk frekvenču, viņi var raidīt īsviļņos, zemākās frekvencēs, kā arī ar maksimālo jaudu līdz 100 vatiem. Bet par to mēs arī parunāsim, tad, kad mēs runāsim par likumiem. Kā arī A kategorija, tātad, ko jau arī minēju, ka te ir izskatās, ka daži cilvēki, kuri grib arī A kategoriju klausīties, viņi tāpēc ir pievienojuši kursam, lai atsvaidzinātu savas zināšanas. Tad par A kategoriju jūs varat kļūt tikai tad, kad jūs esat bijis B kategorijā. Un esot B kategorijas radioamatieris izpildījāt konkrētas kvalifikācijas prasības. Par šīm prasībām parunāsim, tad, kad mēs runāsim par likumiem. Bet jā, uzreiz par A kategoriju kļūt nav iespējams. Jums no sākuma ir jākļūst par B kategoriju, un tikai no B kategorijas jūs varat tālāk startēt un vēlreiz kārtot jau sarežģītāku eksāmenu, lai kļūtu par A kategorijas radioamatieri. Kas tas tāds izsaukuma signāls ir? Kā jau stāstīju, minēju, tad mans izsaukuma signāls ir YL3 Mike Sierra, jeb MS, Gunāram ir YL2 GD, jeb kā viņš saka, Gauja Dauga vai Gauja Delta. Tad, kad jūs nokārtosiet radioamatiera eksāmenu, jums Latvijas valsts LSI elektronisko sakaru personā izsniegs unikālu izsaukuma signālu, kas būs tikai un vienīgi jūsu izsaukuma signāls. Tad ar šo izsaukuma signālu jūs arī turpmāk visu jūsu dzīvi turpmāk arī asociēsieties un darbosieties. Tātad tas būs tāds kā jūsu oficiālais vārds ēterā. Tātad to obligāti ir jānosauc raidīšanas laikā sākumā un pēc tam beigās. Tad tas pierāda, ka jūs esat īsts radioamatieris, jūs esat legāli nokārtojuši radioamatieru eksāmenu. Tātad, kā jau minēju, tad katram radioamatierim šis izsaukuma signāls ir unikāls un to piešķir elektronisko sakaru Gatis roku pacēla. Tas ir kā mašīnas numurs mašīnai. Tas ir mūžu. Nu, mašīnai numuru var nomainīt, diemžēl, jā, bet izsaukuma signāls gan viņš tāds, kāds viņš ir, tāds viņš arī paliek. Jā, bet tieši tā, tad, jā, tas ir tas kaut kas tāds, kas ir unikāls jums un ir tā, laikam, kaut kas pacēla, bet es nepaspēju paskatīties, kas un noņēma rociņu. Tātad, no kā tad sastāv šis te izsaukuma signāls? Tātad, viņš sastāv no 3 daļām. Tātad, pirmā daļa ir prefiks. Tātad 2 līdz 3 simboli, kas nosaka jūsu valsti reģionu. Kā jau tagad varat droši noprast, YL ir prefiks, kurš apzīmē Latviju. Kā piemēram,
Lima Janki, tā būs Lietuva. Un tā tālāk un tā joprojām. Bet par šiem te mēs arī paskatām nākamajā prezentācijā. Jums parādīšu vairāk izsaukuma signālu, kurām valstīm kādi viņi ir. Bet pēc šī te izsaukuma signāla jūs ļoti labi varat pateikt, no kādas valsts ir šis te radioamatieris. Tad pēc šī te reģiona seko cipars. Teiksim, kā manā gadījumā tas ir 3, Gunārā gadījumā, ņemot vērā, ka viņš ir daudz pieredzējušāks, tad viņam ir 2, viņš ātrāk iegūst šo izsaukuma signālu. Un pēdējā daļa, tad tas ir 2 līdz 3 simboli atkarībā no jūsu kategorijas, kas ir jums unikāli. Tad, kad jūs nokārtosiet B kategoriju, jums šie te pēdējā daļa pēc cipariņa būs 3 burtu kombinācija. Tad, kad jūs iegūsiet A kategoriju, šo te 3 burtu kombinācija pārtaps 2 burtu kombinācija. Tātad jūsu izsaukuma signāls kļūs īsāks. Un kā piemēram ir Papa Janki 2 Foxtrot Zulu, Juliet Janki 5 India Bravo, Kilo Power Alpha un tā tālāk un tā joprojām. Un tad, kā pēdējo jūs varat redzēt, ir arī tādi speciālie izsaukuma signāli, ko var iegūt, lai var atzīmētu kādus ļoti nozīmīgus notikumus. Tad šis te izsaukuma signāls, ko jūs redzat Janki Lima 100 radio, bija izsaukuma signāls, ko mēs pavisam nesen rudenī pagājušā gada aktivizējām par godu Latvijas radio 100 gadē. Tātad mēs ēterā raidījām ar šo te izsaukuma signālu, un visi, kuri atbildēja mums šo izsaukuma signālu, saņēma elektroniski no mums kartiņu, kurā bija Latvijas radio 100 gadē veltīta kartiņa ar Latvijas radio 100 gadi. Tieši tāpat bija arī, teiksim, pasākums, kas no mūsu vietējiem bija YL30 way, tātad par godu Baltijas ceļa 30. gada dienai un tā tālāk un tā joprojām. Tātad šie te speciāli izsaukuma signāli arī mēdz gadīties. Kas ir tāds QSO? Un kas ir QSL? Tātad QSO, sāksim ar to, kas vispār par šīm te 3 burtu abreviatūrām. Tātad es jums minēju, ka nedrīkst šifrēties, kad jūs raidat, bet radioamatieri, lai iekonomētu laiku ēterā, lai nerunātu gariem teikumiem, konkrētus terminus ir iekodējuši 3 burtu Q kodos saucamos. Un šie Q kodi ir vairāki. Un par tiem Q kodiem mēs runāsim tad, kad mēs runāsim par kultūru, kā mēs runājam radio ēterā. Bet kas ir QSO? Tad viens no šiem te Q kodiem, tad tas ir sakars starp 2 radiostacijām. Tātad parasti QSO ietver tātad izsaukuma signālu apmaiņu, tātad es pasaku savu izsaukuma signālu un radioamatieris otrā pusē nosauc man savējo izsaukuma signālu. Mēs, kas ir ļoti svarīgi, apmainamies ar signāla ziņojumu, tātad cik mēs labi viņu uztvērām, kā mēs viņu sapratām, bet par to mēs arī mazliet vēlāk parunāsim. Saņēmam signālu apstiprinājumu, ka jā, mēs esam viens otru sadzirdējuši un uzklausījuši un esam visu sapratuši. Kā arī papildus var būt tāda informācija, kā jūsu atrašanās vieta, ja tā atkal nākošais Q kods, kas arī jums var noderēt, QTH, tātad tas nozīmē jūsu atrašanās vietu, iekārtu un citas informācijas, bet QTH ir tieši jūsu atrašanās vieta. Un obligāti visus šos te sakarus ir reģistrējami sakaru žurnālā. Tagad dotajā mirklī visi sakaru žurnāli ir elektroniski, ir vairākas aplikācijas, kurās mēs to varam darīt, par tām mēs jums izstāstīsim. Bet viena ļoti tāda skaista tradīcija ir QSL kartiņas. Man te kļūdiņa ieviesās, vajadzēs izlabot. Tad, kas ir QSL kartiņa? Tad, kad es nodibināju sakaru ar citu radioamatieri, es sagatavoju viņam QSL kartiņu, aizpildu, kurā es norādu visus datus, ko es ieguvu no viņa, un izsūtu šim te radioamatierim pa pastu. Un viņš tieši tāpat izdara arī man. Un mēs viens otram aizsūtam to kartiņu, kas kalpo par apliecinājumu tam, ka mēs esam šos te radiosakarus viens ar otru nodibinājuši. Un kas ir ļoti forši bieži vien saņem šīs te kartiņas, viņas ir visdažādākās. Un parasti vienā pusē ir šī tehniskā informācija, savukārt otrā pusē tad šis radioamatieris parasti iekļauj to, kas viņam šķiet nozīmīgs, svarīgs. Tā varbūt viņa valsts dabas skati kādi, varbūt viņa paša fotogrāfija ar viņa hobiju un tā tālāk.
Un līdz ar to tas ir kaut kas tāds ļoti personisks, ko jūs pēc kāda laika, pēc tam, ka jūs esat nodibinājuši sakaro šo cilvēku, saņemat savā paskastītē, un tāds ļoti labs arī kolekcionēšanas veids kā hobijs. Tātad, kādu sakaru veidus mēs izmantojam? Tātad, palielam tad iedalās tādos 3 lielos dinozauros, tātad tie ir balssakari. Tas, ko jūs tagad sastapsaties nākamais prezentācijās būs tad šis te single sideband, jeb saucās SSB, kas tas ir, par to jums pastāstīs, kurš iedalās vēl upper sideband un lower sideband, jeb USB un LSB. Tātad palielam šie ir sakari, kad jūs paņemat tangenti raidstacijā un ar balsi runājaties, un ar balsi otrā pusē jums cilvēks atbild un jūs ar viņu komunicējat. Nākošais veids ir telegrāfs, jeb viņš vēl tiek dēvēts par CW, angliski continuous wave, jeb vēl arī par Morsas kodu, tad, kad jūs ar toņu palīdzību, ar pīkstieniem un īsākiem un garākiem pīkstieniem iekodējat burtus un tādā veidā noraidat ziņojumu radioamatierim, un viņš otrā pusē atkodē viņu un atsūta jums atpakaļ. Kā trešais, tad lielais, tad tie šie te digitālie sakari, tad viņus vēl mēdz dēvēt par MGM sakariem, no angļu valodas Machine Generated Mode. Tātad šie te ir visi tie sakari, kur jūsu raidstacija ir pieslēgts dators, un šis tad dators tad caur jūsu raidstaciju izmanto kā sūtīšanas iekārtu un izsūta ēterā ziņu citiem radioamatieriem, un tad citi radioamatieri otrā pusē viņiem ir tieši tāds pats setups, viņiem arī ir raidstacija, kura uztver jūsu signālu un pie kuras ir pielikts dators, un šis dators tad šos te signālu dekodē un jums parādās redzams. Tad ir datu tīklu sakari tādi kā Varats, Winlinks, kad jūs ar raidstacijas palīdzību varat pat nosūtīt e-pastus, izmantojot radioamatieru radioaparātus. Satelītu sakari, tad satelīti caur dažādiem satelītiem, un viena tāda arī liela tēma ir sakari caur mēnesi. Tad tik mēnesi izmantots kā atstarotais, lai atstarotu radiosignālu un nogādātu viņu citā pasaules pusē, izmantojot mēnesi. Kā arī dažādas citas šīs te modes, jeb veidi. Kādu tad aparatūru lieto radioamatieri? Tātad radioamatieri lieto, protams, kas ir nepieciešams pats par sevi radiouztvērējs. Radiouztvērējiem, protams, ir nepieciešama antēna, jo pats par sevi radiouztvērējs bez antēnas nespēs darboties. Un tad nāk klāt visādas pārējās lietas, kas ir barošanas avoti, lai šo radioaparātu varētu nobarot un dot viņam elektrību. Pastiprinātāji, datori, dažādas mēriekārtas, kas palīdz mums konstruēt šīs te antēnas un skatīties, vai tiešām viss ir kārtībā vai nav kaut kādu problēmu. Kā kļūt par radioamatieri? Sīkāk mēs parunāsim nākamajā nodarbībā, kur iziesim konkrēti pa punktiem, kādus iesniegumus, uz kurieni jāsūta un kas ir jādara, bet ja mēs tā skatāmies globāli, pirmām kārtām ir nepieciešama interese. Es pieļauju, ka mēs esam te jau savākušies vairāk nekā 80 cilvēki, un ne jau tāpēc viņi izdomāja ceturtdienu pasēdēt, paskatīties uz Arvi, bet droši vien tāpēc, ka kaut kur dzirdējuši un licies, ka tas ir interesanti, un paši varbūt kaut ko ir darījuši. Tad pats galvenais ir šī te interese par šīm tehniskajām radio lietām. Ko pārēji parasti cilvēki dara, tad, kad rodas interese, viņi sāk meklēt, kurā vietā, ko varētu paklausīties. Tad ir tādas lietas kā SDR uztvērēji, vai nu jūs varat paši viņus nopirkt, vai viņi ir tādi, kas ir pieejami internetā, ierakstot Google SDR, jūs atradīsiet vairākus variantus, kas ir pieejami bez maksas, kas ir šis ir uztvērējs, kurā jūs, teiksim, caur internetu palīdzību, caur web browseri, varat paklausīties, kas notiek ēterā. Tātad dzirdēt, ko kurš raida, un jau tādā veidā sākt pamazām saprast, kas notiek šī te radioamatieru pasaulē. Ir cilvēku daļa, kuriem ļoti patīk klausīties, viņiem nepatīk raidīt, viņiem patīk tikai klausīties, tad šie cilvēki ir tādā kustībā, kas ir SVL, jeb Short Wave Listener, jeb īso viļņu klausītāji, tad viņi sēž un klausās, ko citi radioamatieri runā. Tā viņiem patīk, tā viņi dara. Tad, kad jūs saprotat, ka tas ir jūsu, ka jūs gribat,
Ko jūs darāt? Sākat gatavoties eksāmenam un pieteikties viņam. Nu, tad, ja jūs esat nonākuši līdz šim solim, jūs esat sākuši gatavoties. Kā pieteikties eksāmenam, mēs parunāsim nākamajā prezentācijā. Ko nozīmē cits slaids, jums kaut kas nepārslēdzās? Kā kļūt par radioamatu? Tā pareizais slaids tagad ir? Viss kārtībā, es domāju. Viss kārtībā, ok. Tad ir gatavošanās eksāmena, tad ir pats eksāmens radioamatieru. Tad jūs pēc eksāmenā nokārtošanas rakstīsiet atļauju pieteikumu radio uztvērēju ierīkošanai. Un tad, kad visas formalitātes ir sakārtotas, tad jūs jau sākat darboties ēterā. Pētīt, veikt pētījumus, runāt, kļūdīties, mācīties, un kā arī te pieminēs, pēdējie punkti ciniski atkārtojas un nekad nav pabeigti. Kā jau minēju, arī Gunārs man neļaus samelot visā viņa garajā pieredzē dzīves, un radioamatierismā tad vienmēr atrodas kaut kas jauns un vienmēr atrodas kaut kas interesants, līdz kam jūs vēl nebijāt tikuši un ko jūs nebijāt pamanījuši. Tā ka šis hobijs ir uz visu mūžu, un visu mūžu ir ko šeit darīt. Tātad par sevi pats eksāmens, kā notiek, tad eksāmens ir testa veidā, datorā, tātad gluži apmēram kā CSDD, kad datorā ir atverās tests un jums ir jautājums ar dažādiem atbilžu variantiem, jums jāizvēlās pareizais. Tad tests ir sadalīts 4 tēmās. Viena no smagākajām ir elektrotehnika un radiotehnikas pamati, kuros ir ļoti daudz dažādu schēmu, un jums jāpasaka, ko šīs schēmas dara, kas ir par šīm schēmām, vai arī kāds tur spriegums šīs schēma izējā būs. Tad ir radiosakaru kārtība un procedūras, tātad kā mēs runājam ēterā, kā mēs darām, ko mēs nedaram ēterā. Drošības tehnikas jautājumi, kā arī juridiskie jautājumi, tie normatīvie akti, likumi un viss, kas mūs reglamentē. Tad jautājumu skaits ir atkarīgs no apliecības veida. Ja mēs runājam par jūsu jautājumu, tad par jūsu B kategorijas izsaukuma signāliem, tad tie būs 40 jautājumi, stunda laika, un lai eksāmens būtu nokārtots, jums ir jāatbild vismaz uz 60% jautājumu pareizi. Tie, kas var uzreiz ātri izreikināt, man liekas, ka tie bija 24 jautājumi no 40, jums ir jābūt pareiziem. Tā ka nekas neiespējams tas nav. Lai jums vienmēr kalpo par piemēru šie te jaunieši, mūsu radioamatieri, kurus es minēju, kuri 14 gados ir nokārtojuši B kategoriju, un tāds kā Matīs un Salvis, kuri ir gājuši vēl tālāk un savos 15, 16 gados jau ir tikuši līdz A kategorijai. Tā ka nekas neiespējams tas nav, viss ir tikai mūsu galvās. Visu pārējo mēs varam izdarīt. Tātad viena lieta būs tas, ko mēs jums te tagad stāstīsim, rādīsim, bet būtu ļoti labi svētīgi, ka jūs paši arī mājās kaut ko pamācītos, palasītos no darba un atpūtas brīvajā laikā. Tad šīs visas prezentācijas būs pieejamas koplietošanas mapē, un atverot šo prezentāciju, jūs droši varat šīs saites atrast. Tad pirmām kārtām pirmā saite ir diezgan tāds pamatīgs un liels raksts par to, kas tas tāds radioamatierisms ir un ko viņš dara. Tur ļoti daudz interesantas informācijas var iegūt. Nākamais ir Ham Radio LV, ir viens no mūsu radioamatieriem ir izveidojis ļoti labu tādu mācību materiālu. Viņš viņu visu laiku turpina uzturēt aktuālu un dzīvu, un tur tiešām ir ļoti daudz, kas tieši saistās un kas var palīdzēt jums eksāmenā laikā. To jūs arī varat droši lasīt, un tas ir iesakāms lasīt. Es pateiktu, ka obligāti vajadzētu viņu izlasīt. E-sakaru mājaslapa, kurā tad ir pats eksāmenu, visa informācija, kas un kā notiek. Nu jā, un palielam mūsu Latvijas radioamatieru līga arī šādi tādi failiņi ir. Bet palielam pilnīgi pietiek ar tiem pirmajiem 4, tad jūs tur varat paskatīties un kaut ko interesantu priekš sevis atrast. Par šo prezentāciju kādi jautājumi ir? Ok, jautājumu nav. Es domāju, ka mēs ilgi garumā nevilksim. Tā,
Sāksim uzreiz ar nākošo. Juridiskie jautājumi diezgan smaga tēma, bet bez kuras mēs neko nevaram sākt darīt. Jo, lai mēs kaut ko saprastu, kur viņš man palika, lai mēs kaut ko saprastu, mums ir jāspēj orientēties likumdošanā, kas mūs reglamentē, jo tas tāpat kā jebkur dzīvē, tāpat kā ceļu satiksmes noteikumi, tā arī radioamatieriem ir juridiskais pamatojums, ko mēs drīkstam darīt un kā mēs ko darām un ko darām. Tātad pats galvenais likums, kas nosaka un reglamentē mūsu darbību, ir radioamatieru eksaminācijas apliecības un radioamatieru raidstaciju atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru raidstaciju lietošanas kārtība. Šeit ir links uz šo te likumu, un mans arī neieteikums, bet obligāti šim te likumam vajadzētu iziet cauri kādā brīvā mirklī. Mēs šīs prezentācijas laikā es jums uzsvēršu šos te galvenos punktus, kurus prasa eksāmena laikā, bet būtu ļoti labi arī pēc šīs lekcijas, ka par šiem te punktiem ar jums parunāsim, ka jūs arī izejat šiem te likumiem cauri un tādā veidā jau jums ar pavisam savādāku skatu šo te likumu redzēsiet. Nebūs tā, ka jūs pirmoreiz kaut ko redzat un nesaprotat, kāpēc tas ir tā un viss savādāk. Tātad, ko šis dokuments nosaka? Tad viņš nosaka eksāmenu apliecību izsniegšanas kārtību, radiostaciju atļauju izsniegšanas kārtību, raidstaciju lietošanas kārtību, kā arī atļautās joslas un tās jaudas, kurās mēs drīkstam raidīt. Tātad viss, kas mums ir nepieciešams, lai varētu darboties. Tātad, kā jau minēju, arī runājam iepriekšējā prezentācijā, tad tiek iedalītas 3 klases. Tātad FM operators C kategorija, Novis B kategorija un Hareka, tā ir A kategorija. Tātad, ar ko viņas atšķirās, jums izstāstīju, tad C kategorija ir FM raidstacijas mazās, B kategorija līdz 100 vatiem un ar mazāku diapazonu skaitu, savukārt A kategorija ir pilnā kategorija, kur atļautas gan visas joslas, gan arī lielākas jaudas. Tātad pār pašu eksāmenu. Tātad šis likums arī reglamentē, kā tad notiek šī likuma eksāmena un izsaukuma signāla iegūšanas kārtība. Tātad kas jums būs jādara? Tātad, lai pieteiktos radioamatieru eksāmenam, jums būs jāizpilda anketa, veidlapa, radioamatieru pieteikuma veidlapa. Tad šis links arī ir aktīvs, būs aktīvs, varēsiet nospiest, ka prezentāciju būs ielikta iekšā. Un savukārt tie, kas gribēs kārtot A kategoriju, zinu, ka te daži ir, tad jums jāsagatavo rakstveida informācija par to, ka jūs esat nodibinājuši vismaz 1000 apliecinātu sakaru ar citiem radioamatieriem. Te mēs varam pieskarties par to, ko es runāju, tad jums, kā B kategorija, tad, kad jūs iegūsiet B kategoriju, lai kļūtu par A kategorijas radioamatieriem, jums būs nepieciešams nodibināt vismaz 1000 radiosakarus ar citiem radioamatieriem un spēt to pierādīt. Ir dažādas, par to mēs parunāsim citās prezentācijās, bet dažādas platformas, kurā jūs augšuplādējat savus kontaktus, un visi pārējie radioamatieri viņus augšuplādē turpat, un tad, ja šie kontakti sakrīt, tad viņi parādās kā apstiprināti, un tad jūs ar šiem te 1000 apstiprinātiem radioamatieru kontaktiem dodaties uz elektroniskiem sakariem un varat kārtot A kategoriju. Tātad A kategorijai nepieciešams vismaz 1000 apliecinātu. Kā rāda pieredze, tad, lai dabūtu 1000 apliecinātu, vajag uztaisīt vismaz 3000, ne vairāk vienkārši šos te sakarus, jo ne visi radioamatieri, kā liecina pieredze, augšuplādē šos te savus log failus, savus ierakstus uz šiem te servisiem, kas palīdz mums verificēt šos te kontaktus. Tātad pa lielam, lai kļūtu par radioamatieri, jums vismaz A kategorijas radioamatieri, jums vismaz 3000 radiosakarus vajag uztaisīt, lai no tiem 3000 vismaz 1000 būtu apstiprināti. Tātad, kas jums nākamais ir nepieciešams? Jāsamaksā valsts nodeva 21,59 eiro atbilstoši cenrādim.
Un tad jādodas uz šo elektronisko sakaru direkciju, un viņi kādreiz bija elektronisko sakaru direkcija, tagad viņi nomainīja nosaukumu, ir SIA elektroniskie sakari, un jādodas kārtot šis te eksāmens. Kas tās tādas radiostacijas un kā viņas iedalās? Tad tiek iedalītas individuālās un koplietošanas radiostacijas. Tātad, kā jau Gatis minēja, ka viņam ir savs izsaukuma signāls kā individuālais radioamatierim, viņš arī apkalpo koplietošanas radiostaciju, jeb klubstaciju saucamā, arī, kas atrodas Rīgas Tehniskajā koledžā. Tad Yankee Lima 1 Tango Kilo, ja nemaldos, bija. Tātad var būt gan individuālās, gan koplietošanas. Koplietošanas stacijām tad ir obligāti ir jābūt vienam A kategorijas radioamatierim, kurš ir nozīmēs par šo radiostaciju kā atbildīgais. Tad ir apkalpojamās un neapkalpojamās radiostacijas, un arī tad šīs te A un B, C kategorijas, par kurām mēs runājam. Tad tā radiostacija atļauja tātad jums ir nepieciešams saņemt radiostacijas atļauju, pirms jūs sākat viņu lietot. Nevar būt tā, ka jūs sākat lietot, un jums nav vēl izsniegta šī atļauja. Tas ir pretlikumīgi. Atļauja jums tiek izsniegta uz 5 gadiem. Reizi pēc 5 gadiem jums jāraksta atkal iesniegums atvainojiet SIA elektroniskie sakari par to, ka jūs gribat pagarināt šos te atļauju. Un par lietošanu atbild radiostacijas īpašnieks vai atbildīgā persona. Tātad, ja kas notiek no jūsu radiostacijas, tas gluži kā ar ieroci, tad jūs esat atbildīgs par šo te raidstaciju, lai tur viss ir likumīgi un neviens nepārkāptu noteikumus likumus ar jūsu iekārtām. Tātad radiostaciju izsaukumu signāli mēs jau īsumā bijām pieskārušies šim. Tātad šos izsaukumu signālus piešķirs SIA elektroniskie sakari, tad, kad jūs nokārtojat, jums kā radioamatieriem, tad, kad jūs nokārtojuši šo te eksāmenu. Tad klubstacijām arī pēc pieprasījuma, tad, kā jau mēs minējām, tad ir prefiks, mūsu gadījumā valsts ir Yankee Lima, tālāk seko cipars un pēc cipara seko sufiks. Tad šis te sufiks, kā jau minēju jums arī iepriekš, tad A kategorijai beigās ir 2 burti, tāpat kā man ir, teiksim, Mike Sierra. Jums kā B kategorijai sākumā būs 3. Mans pirmais izsaukuma signāls bija Yankee Lima 3 Alfa Mike Sierra. Tātad 3 burti AMS Alfa Mike Sierra. Tad, kad es nokārtoju no B kategorijas kļuvu par A kategorijas radioamatieri, šis te pirmais burtiņš, kas ir alfa, viņš tiek atmests nost un paliek pēdējie 2. Tātad es no Alfa Mike Sierra kļuvu par YL3 Mike Sierra. Tā ka jūs līdz ar to, kad jūs kārtosiet eksāmenu, izvēlēsieties, kad nokārtosiet eksāmenu, jums ļaus izvēlēties izsaukuma signālu. Padomājiet 3 soļus uz priekšu, kā izskatīsies jūsu izsaukuma signāls, tad, kad jūs kļūsiet par A kategorijas radioamatieriem. Tātad šo te pirmo burtiņu atmetīsiet nos un paliks pēdējie 2 tikai. Un C kategorijai šī te 4 burtiņi, teiksim, Charlie, Alfa, Alfa. Alfa, CAAA. Tātad izsaukuma signāli var būt pamata, īpašie vai sacensību. Jums šeit ir kā piemērs norādīts, teiksim, pamata izsaukuma signāls ir YL3 Mike Sierra. Īpašais izsaukuma signāls ir, teiksim, ir izsaukuma signāls Yankee Lima 0 Jota. Šo izsaukuma signālu mēs esam paņēmuši jauniešiem, lai jaunieši varētu darboties jauniešu aktivitātēs un jauniešu konkursos, sacensībās. Tātad Jota, tā ir abreviatūra, kas apzīmē Youngsters on the Air. Tātad, ka tas ir jaunietis, kurš raida. Tātad šis te ir īpašais izsaukuma signāls. Un tā arī, kā es jums minēju iepriekš, bija arī tie piemēri ar YL100 radio un tā tālāk un tā joprojām. Kā arī var būt īpašie sacensību signāli, kuri tiek piešķirti sportistiem, kuriem ir ievērojami sasniegumi sacensībās. Tas šie ir daudz vienkāršāki un vieglāki izsaukuma signāli, ar ko piedalīties sacensībās, lai maksimāli vairāk varētu nodibināt kontaktu. Kā piemērs, Yankee Lima 1 Alfa. Jūs redzat, ka uzreiz vienkāršāks un
ātrāk izrunājums izsaukuma signāls. Pēc izsaukuma signāla var sekot papildzīmes Papa, Mike, Alfa, Mike vai Romeo. Kā arī minēju, ka raidījumi bez signāla ir aizliegti. Ko nozīmē šie papildzīmes? Nākamajā paskatīsimies slaidā aiznākamajā. Te jau, kā jau minēju, ka es jums solīju, ka parādīšu, kādi ir prefiksi. Šī gadījumā šeit, ja mēs runājam, ir Eiropa. Jūs kā piemērs varat redzēt, ka Polijai ir Sierra Papa, Vācija ir Delta Lima, Norvēģijai ir Lima Alfa, Francija ir Foxtrot, Spānija ir Eko Alfa, Somijai ir Oskar Hotel un tā joprojām un tā tālāk un tā joprojām. Tātad katrai valstī ir savi izsaukuma signāla, šie te pirmie prefiksi, pēc kura jūs varat noteikt, kas, no kuras valsts raida šis te radio amatieris. Mūsu gadījumā ir Janki Lima, un kas mums ir ļoti vēl interesanti, ka Lietuvai ir gluži pretēji, viņiem ir Lima Janki. Ja mums ir Janki Lima, tad viņiem ir Lima Janki. Savukārt Igauniem ir Eko Sierra. Tātad par šīm te papildzīmēm. Tātad papildzīme Mike, tas nozīmē to, ka šis te radioaparators dotajā mirklī izmanto mobilo raidstaciju sauszemes vai iekšējo ūdeņu transporta līdzeklī. Tātad mobile. Mike, tas nozīmē mobile, viņa tiek izmantota transporta līdzeklī. Mike, raidstacija tiek izmantot uz Latvijas kuģa starptautiskajos ūdeņos, tātad ir kuģa. Alfa Mike, raidstacija tiek izmantota lidmašīnā, jeb uz gaisa kuģa. Papa nozīmē, ka tā ir portatīvā raidstacija. Un Romeo nozīmē to, ka tas ir atkārtotais, jeb repeaters. Gadās, kad dažiem repeateriem tiek piešķirts atsevišķs izsaukuma signāls, tad šo te / Romeo neliek, bet tie izmanto viņu izsaukuma signālu. Piemēram, kā Yankee Lima 2, Romeo Kilo Alfa. Tātad šis retranslātoram ir iedots atsevišķs izsaukuma signāls. Romeo, tātad šis pirmais butiņš Romeo nozīmē to, ka viņš ir izsaukuma signāls priekš retranslātora. Kā jau minēju jums iepriekš, tad raidīt bez izsaukuma signāla ir stingri aizliegts. Vienīgais, kad jūs varat raidīt bez signāla, ir tādī mirkli, kad jūs testējat vai veicat kaut kādus testus raidstacijai. Un tad tas klasiskais variants, kad jūs tangentē pasakat test, 1, 2, 3, tas ir atļauts. Visos pārējos gadījumos jums ir uzsākot raidīšanu, un kā arī raidīšanas beigās un raidīšanai pa vidu jūs raidat ilgāku laiku, jāpasaka jūsu izsaukuma signāls. Par to mēs parunāsim, tad, kad mēs runāsim par raidīšanas kultūru. Tātad, jā, kā minēju, tad kā piemēri, teiksim, ar manu izsaukuma signālu būtu Yankee Lima 3, Mike Sierra / Papa, tas būtu portable variants. Ja es raidītu no lidmašīnas, tad būtu Yankee Lima 3, Mike Sierra, Alfa Mike. Un, ja es raidītu no kuģa, šeit man maza kļūdiņa ieviesusies, būtu Yankee Lima 3, Mike Sierra, Mike. Tātad, kā jau minēju, likums nosaka to, ka mums visiem bija jautājums par NATO fonētisku alfabētu. NATO fonētiskais alfabēts jums ir jāzina, viņš būs, un jums par to jūs runāsiet, tad, kad mēs runāsim par to, kāda raidīšanas kultūra un kā mēs raidam. Bet jārēķināties ar to, ka NATO fonētisku alfabētu vajadzētu iemācīties. NATO fonētiskais alfabēts būs ielikts, un viņu nebūtu labi, bet viņš ir jāzina, jo ir jautājumi ieskaitē arī NATO fonētisku alfabētu. Zemesardzē iemācīs. Zemesardzē ne to vien var iemācīt, bet tieši tā zemesardzē prot to darīt. Tad radioamatieri likums mums nosaka to, ka šiem te ziņām, ko mēs visus sūtam, viņām ir jābūt atklātām un nedrīkst būt kriptētām. Tātad ar ko, es ceru, ka visi zina, ar ko kodēšana no kriptēšanas atšķirās, ja? Tad kriptēt mēs neko nedrīkstam. Mēs nedrīkstam šifrēt savas ziņas. Viņam ir jābūt pieejamām, saprotamām, un jebkurš viņas var dzirdēt un saprast.
Vienīgais, ko mēs drīkstam izmantot, kā jau minēju, šos te Q kodus, tātad saīsinājumus, mēs jums iedosim to tabulu ar šiem te Q kodiem un obligāti pateiksim, kurus obligāti Q kodus ir nepieciešams zināt uz eksāmenu. Tur šo kodu ir pietiekami daudz, bet eksāmenā viņus visus neprasa, ir daži konkrēti, kurus prasa. Sakari ar citiem radiosakaru dienestiem ir atļauti tikai un vienīgi ārkārtas situācijās. Un šīs ārkārtas situācijas nozīmē to, ja kāda cilvēka dzīvībai draud briesmas. Tad jūs drīkstat ieiet citā diapazonā un citu radiosakaru dienestu un ziņot par to. Kā jau minēju, tad izsaukuma signāli jāpāraida sakaru sākumā, beigās un vismaz vienu reizi 10 minūtēs. To mums nosaka likums. Tātad radioamatieriem atļauts izsaukt un uzturēt šos sakarus ar citiem dienestiem tikai tādos gadījumos, kā jau minēju, ja cilvēka dzīvībai draud tiešas briesmas vai jānovērš šīs te draudošās briesmas. Un vēl viena atruna ir, ja valsts pārvalžu iestāžu vadītajās glābšanas operācijas vai to mācībās izsaukumus un sakaru uzturēšana ir saistītas ar glābšanas operāciju vai glābšanas operāciju mācībām. Tātad, kā jau es arī jums minēju, pašā sākumā, tad radioamatieri bieži vien ir tie, kas ir paši pirmie dabas katastrofu gadījumos. Ļoti liels, kā piemērs ir Amerikā ir tādas Mars programma, kur viņi trenējas un mācās, un pēc visām viesuļvētrām ir pirmie, kas uztur sakarus. Teiksim, Japānā pēc šīs atomā stacijas avārijas radioamatieri bija tie, kas palīdzēja uzturēt šos te sakarus, un arī mūsu līga pašlaik citīgi strādājam pie šīs programmas attīstīšanas kopā ar atbildīgajiem dienestiem. Mums ir vienošanās un sadarbība gan ar Iekšlietu ministriju, gan ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ka mēs kopējiem spēkiem centīsimies šīs te spējas mums attīstīt. Radioamatieris, kā jau minēju, viņam ir vajadzīgs tikai barošanas avots, raidstacija un vada gabals, un viņš spēj nodrošināt sakarus. Tātad, kādi ir šie lietošanas nosacījumi ar raidstaciju? Tātad jāievēro joslu plāni un minimālās nepieciešamās jaudas. Tātad vispār paši pa sevi radioamatierisms principā tas nav par to, ka raidīt ar maksimāli lielāko jaudu, kāda tev ir iespēja pieejama. Radioamatierisms ir par to, ka lai jūs ar maksimāli mazāku jaudu spētu uztaisīt maksimāli tālākus sakarus. Tātad padarīt jūs iekārtas tik maksimāli efektīvas un antēnas, lai jūs ar ļoti mazu jaudu varētu maksimāli tālu aizraidīt. Ar lielām jaudām raidīt prot daudzi un viss tur ir kārtībā, bet kādreiz radioamatierisms par to, lai mēģinātu maksimāli zinātniski pareizi to visu izdarīt. Tātad jūsu izstarojumam jāiekļaujas atļautajās frekvenču joslās, tātad jūs nedrīkstat raidīt ārpus jūsu joslām. Ārpus joslu izstarojuma kopējā jauda nedrīkst pārsniegt 1% no izstarotās jaudas. Tātad nevelti šeit man ir iekrāsots boldā, tātad ņemat vērā, ka 1% tikai drīkst būt pāri. Tātad antēnas nedrīkst apdraudēt cilvēkus vai dzīvniekus, spriegums uz antēnām un fīderiem nedrīkst būt lielāks par 42 voltiem. Kā arī atsevišķos gadījumos, kaut vai man īsti nav tādas zināmi gadījumi manā pieredzē, bet teorētiski elektroniskie sakari varētu noteikt papildus ierobežojumus. Radiostaciju radītie traucējumi. Tātad radioamatierim ir jānodrošina, ka netiek radīti kaitīgi traucējumi no viņa radioaparāta. Tas nozīmē to, jūs nedrīkstat pieļaut to, ka jūs darbojaties ar iekārtām, kas rada traucējumus citām elektronikas iekārtām, kas atrodas jums apkārt. Kā par piemēru, ir tāds ļoti klasisks stāsts man vienu radioamatiera, kā radioamatieris, ko viņš izdarīja. Tas nebija labi, viņš atzina to un teica, ka vairāk viņš tā nedarīs, bet viņš sēdēja mājās, viņam bija garlaicīgi. Viņš tur uzkonstruējis vienu raidītāju, bija antēnu. Viņš gribēja pārbaudīt 5 stāvu mājā. Un neko labāku neizdomāja, ka izmeta pa balkonu vada gabalu garāku, un viņš tur patestēja viņu kādu laiku.
Un pēc kaut kādām pāris dienām satika kaimiņu. Kaimiņš tur apmēram 100 palicis. Viņu prasa, kas notika? Viņš saka, zini, man spoki ieviesušies dzīvoklī. Viņš saka, kā tas ir? Kā? Nevar saprast. Saka, klausies, es slēdzu televizoru ārā visu laiku, un televizors pēc kaut kāda laika pats paņem un ieslēdzas. Un tad viņš sapratis. Tad mirklī, ka viņš ar tām lielajām jaudām piespiež tangenti, tad viņa radītais izstarojums kaimiņa televizoru ietekmē tā, ka šis televizors paņem un ieslēdzas pats. Un kaimiņš nesaprot, kas notiek, kāpēc tas tā notika. Bet jā, radioamatieris saprata savu kļūdu un teica, ka viņš vairāk nekad tā nedarīs. Tas nav labi tā darīt. Tātad, ja jums rodas traucējumi, tad jums jāpilnveido savas radiostacijas, kamēr traucējumi ir novērsti vai samazināti līdz pieļaujamam līmenim. Tātad arī nedrīkst būt tā, ka jūs sākat raidīt un kaut kur citā blakus diapazonā citas raidstacijas pārslogojas vai kaut ko dara tikai tāpēc, ka jūs raidat. Jūs esat atbildīgi par jūsu radioiekārtām, par jūsu vispār par iekārtām, lai viņas darbotos likumam atbilstoši un tajās tehniskajos parametros, kādās tas ir paredzēts. Ja tas tā nav, jums pašiem tas ir jānovērš. Un raidīt jūs varat atsākt tikai pēc tam, kad jūs esat šos te traucējumus novērsuši. Tātad, ja jūsu traucē kādam drošības dienestiem, tad raidīšana nekavējoties ir jāpārtrauc. Mobilās un pārnēsājumās radiostacijas atļaus lietot visā Latvijas teritorijā. Tas ir svarīgi. Izņēmums. Jūs nedrīkstat raidīt tuvāk par 100 metriem no lidostām. Tātad, tuvāk par 100 metriem no lidostām raidīt ir aizliegts. Kuģošanas līdzekļos Latvijas iekšējos ūdeņos raidstaciju uzskata par mobilām. Izsaukuma signālam var pielikt, kā jau mēs ar jums runājam, mobile vai portable. Ārējos teritorijos ūdeņos tas ir maritime mobile vai gaisa kuģos AM. Tātad īpašnieks drīkst ļaut lietot staciju citam radioamatierim ar savu izsaukuma signālu. Tikai viens, bet tikai ir A kategorijas radioamatieris drīkst apmācīt citus radioamatierus. Un apmācības laikā tiek izmantota B kategorijas nosacījumi. Tas ir apmēram tāpat kā jūs kā autovadītājs drīkstat apmācīt citu autovadītāju tikai pēc tam, kad jūs esat ieguvis kaut kādu zināmu pieredzi un jūs to drīkstat darīt. Tā arī šeit apmācīt drīkst tikai vienīgi ar A kategoriju. Tad īsumā par to, kā ārvalstu radioamatieri drīkst darboties Latvijā, tad šis te mūsu kategorija pielīdzinās ārvalstu CEPT atļaujai, B kategorija novis atļaujai. Un, kā jau mēs ar jums runājam, tad atrodoties citā valstī, jums ir jāpieliek klāt šīs te valsts izsaukuma signāls. Piemēram, atrodoties Lietuvā, es aizbraukšu Lietuvā pie radioamatieriem Lietuvā un gribēšu no Lietuvas paraidīt, es to drīkstu darīt, un es izmantoju Lima Yankee / Yankee Lima 3 Mike Sierra. Tas nozīmē, ka es raidu no Lietuvas. Savukārt otrs piemērs, Lima Yankee / atvainojiet, Yankee Lima / Lima Yankee 1 alfa nozīmēs ko? To, ka Lietuvas izsaukuma signāls ir Latvijā un raida no Latvijas. Tieši tāpat priekšā var būt jebkurš signāls, jebkurš izsaukuma prefiks atkarībā no tās valsts, kurā jūs atrodaties. Ir iespējams iegūt pagaidu atļauju līdz 1 gadam tiem, kam nav CEPT un novis, un tas darās elektronisko sakaru direkcijā, vēršoties pie viņiem ar iesniegumu, bet tas ir ārzemniekiem. Raidīšanai uz Latvijas kuģa, tad raidstacijas lietošanai nepieciešama kuģa kapteiņa atļauja. Atļauts raidīt tikai un vienīgi A kategorijas radioamatieriem. Aizliegts lietošana ārvalstu teritoriālos ūdeņos bez atļaujas. Tātad ārvalstu teritoriālos ūdeņos jūs drīkstat raidīt tikai, ja jūs saņēmuši šīs te valsts reglamentējošās, ne, bet uzraugošās iestādes atļauju. Tātad jūsu raidstacija nedrīkst traucēt kuģu radiosakaru sistēmām, un kuģi kapteinis var iestāties vai paprasīt pārtraukt jūsu raidīšanu.
Un tieši tas pats ir arī ar gaisa kuģiem. Tātad arī drīkst raidīt tikai ar kapteiņa atļauju gaisa kuģa, pilots, kapteinis, kā viņu sauksim, bet tas, kurš ir atbildīgs par šo lidaparātu, arī tikai ar A kategoriju. Aizliegts komerclidojumos to darīt, atkal aizliegts lietot ārvalstu gaisa telpā bez uzraugošu iestāžu atļaujas. Aizliegts izmantot gaisa kuģu antenas un barošanas sistēmas, un, ja rada traucējumus, tad raidstacija nekavējoties ir jāizslēdz ārā. Tad šis te likums arī reglamentē frekvenču joslas, kurās mēs drīkstam raidīt un kurās drīkstam raidīt amatieru ar konkrētām kategorijām. Šī tabula ir B kategorijas frekvenču tabula, tātad šīs ir tās frekvences, kurās jūs drīkstēsiet raidīt, tad, kad jūs būsiet nokārtojuši B kategorijas izsaukuma signālu. Tātad 3,5 MHz, 7 MHz, 21 MHz, 28, 50, 144, 430 un 1200, jeb 1,2 GHz. Tātad, ko tas nozīmē? Tātad šos te diapazonus jāzina no galvas uz eksāmenu. Te es pievērsīšu jums mazu uzmanību ailītei numur 2. Viņa ar mazu odziņu, ar mazu riekstiņu. Jūs redzat, papildus nosacījumi šai frekvencei pastāv. Un tur ir rakstīts CW un MGM. Tas nozīmē tikai to, ka jūs ar B kategorijas radioamatieru atļauju drīkstat raidīt 7 MHz, raidīt tikai Morzas kodā vai MGM Machine Generated Mode, ko mēs runājām, tātad tās modēs, kurās ir dators pieslēgts pie raidstacijas. Tātad FT8, FT4 un tā tālāk un tā joprojām. Bet jūs nedrīkstat šī frekvencē raidīt, izmantojot balsi. SSB balsī 7 MHz raidīt B kategorijas radioamatieri nedrīkst. Tikai Morzas kodā un MGM režīmā. Kā arī jūs uzreiz arī redzat, C kategorijas, jautājums uzreiz C kategorijā ir 144 MHz un 430, tātad 70 cm un 2 metru josla, tā kas ir 7,8. Un šeit jūs uzreiz arī pievērsiet uzmanību maksimālajām jaudām, kurā jūs drīkstat rādīt. Tātad jūs te redzat, ka līdz 50 MHz jūs drīkstēsiet raidīt līdz 100 vatu lielā jaudā. Ne vairāk kā 100 vati. Tas ir ļoti svarīgi atcerēties arī. Jo B kategorijā drīkst, atvainojiet, A kategorijā drīkst raidīt arī lielākās jaudās. Runājot par starptautisko likumdošanu. Te mums jārunā par tādām lielām organizācijām, kuras reglamentē. Viens ir tas, ka mēs esam Latvijā un izmantojam tikai frekvences Latvijas teritorijā, bet droši vien jūs zināt, tāpat kā gaiputniem, tā arī frekvencēm īsti robežu nav. Tas, ka personīgi esmu Daugavpilietis, es dzīvoju Daugavpilī un es piespiedīšu tangenti. Ļoti liela varbūtība, ka mani dzirdēs gan Krievijā, gan Baltkrievijā, gan Lietuvā. Tāpēc ir jābūt starptautiskām organizācijām, kuras kaut kādā veidā reglamentē un koordinē šo te frekvenču izmantošanu arī starp valstīm. Un viena no šīm te organizācijām, neviena, bet šī te organizācija ir ITU, International Telecommunication Union. Tātad tā ir augstākais globālais radiosakaru regulators, kurai ir arī ANO specializēta aģentūra, tad viņi koordinē visu frekvenču lietošanas spektru visā pasaulē. Tātad viņi nosaka starp valstīm dažādus noteikumus un novērš starptautiskos radiosakaru traucējumus. Tātad šī organizācija ir tā, kas ir atbildīga par to, lai visā pasaulē darbotos vienādos noteikumos visas valstis, kas saistās ar radiofrekvencēm. Tad šī te ITU organizācija sastāv no citām organizācijām, kas ir viņas dalību organizācijas. Un viena no šīm te dalību organizācijām ir organizācija, kas ir mūsu reglamentējoša un kura darbojas tieši radioamatieriem.
saucas IRU, International Amateur Radio Union, tātad starptautiskā radioamatieru organizācija, savienība atvainojos. Tad viņa ir ITU organizācijas sastāvā. Viņa apvieno nacionālās radioamatieru organizācijas, tātad katrā valstī ir organizācija, šī gadījumā kā Latvijā ir Latvijas radioamatieru līga, kas ir šīs te IRU organizācijas sastāvdaļa. Un tad mēs ar šīm te organizācijām lobējam un runājam un koordinējam visas lietas, kas ir saistītas ar radioamatieru frekvencēm. Un mēs savā starpā ar šīm organizācijām par viņām arī visu sarunājam. Tātad, kā jau minēju, jūs redzējāt tabula, kas iepriekš bija, tad jā, likumdevējs valsts mums ir iedevusi radioamatieriem konkrētas frekvenču joslas. Un ko tad mēs darām šīs joslās? Kā mēs šīs joslas izmantojam, jo valsts nenosaka. Viņi saka, šeit jums frekvenču apgabals, un jūs viņā varat darboties. Bet vajadzētu kaut kā sakārtot šo te frekvenču apgabalu, sadalīt pa kaut kādiem sektoriem, kā mums radioamatieriem vajag, lai neveidojas haoss. Un šeit tad kādreiz nāk klājā šī te IRU organizācija, kad visas starptautiskās radioamatieru organizācijas sanāca kopā un vienojās, kā viņas iedala šo te frekvenču joslu. Kā piemēru es jums te parādu tagad, kā ir iedalīta 3,5 MHz josla. Jūs redzējāt, bija no 3,5 līdz, tātad cik mums tur bija? 3,5 līdz 3,750. Un tad šī te iekšienē mēs varam redzēt, ka joslas sākums 3,5 MHz ir paredzēti CW, jeb Morzes kodam. Tātad mēs visi radioamatieri visā pasaulē vienojāmies, ka 80 metros, jeb 3,5 MHz joslas sākums tiek izmantots Morzes kodam. Savukārt joslas beigas tiek izmantotas starpkontinentu jeb DX saziņai. Tātad šo te atceramies, šāds jautājums arī ir eksāmenā. Tad, kas nosaka to? Tātad šo te nosaka IRU rekomendācija, ka mēs sadalām joslas sākumu atdodam CW, jeb Morzes kodam, joslas beigas atdodam starpkontinentu sakariem. Un tur pa vidu jūs redzat, tur ir sadalīts konkrētas joslas digitālajām modēm, konkrētas joslas priekš SSB balss, un tā joprojām tā. Tātad šīs te sadalījums jau mums valsts iedotajā joslas spektrā mēs sadalām paši tā, kā mums tas ir nepieciešams. Un mēs par šo te visā pasaulē, visi radioamatieri esam vienojušies. Un kā nākamais, šī hierarhija bija ITU, tālāk ir IRU, un tālāk ir kā nacionālais spēlētājs ir Latvijas radioamatieru līga, ko pārstāvam mēs. Tātad mēs esam šī organizācija, kas ir starptautiskās radioamatieru savienības biedrs, un mēs rūpējamies par to, lai visas Latvijas radioamatieru intereses ir pārstāvētas arī starptautiski, visā šīs jūs augstāk minētajās organizācijās, kā arī pārstāvam radioamatieru intereses ne tikai šīs starptautiskajās jomās, bet pārstāvam arī valsts institūcijās. Mēs esam dažādu komisiju locekļi, kas saistās ar frekvenču pārdali sadalījumu. Mēs esam arī elektronisko sakariem palīdzam, sagatavot radioamatierus. Tātad mēs esam šī centrālā biedrība, organizācija Latvijā, kas palīdz radioamatierismam attīstīties un lobēt radioamatieru intereses. Un, kas ir svarīgi, jā, ka mēs esam IRU pirmais reģions, tātad mazliet tālāk būs iedalījums par šiem te reģioniem, un tad mēs esam pirmā reģiona pārstāvi. Tātad ir vispār 3 reģioni, kur ir šī te International Amateur Radio Union, kurā ir iedalīti. Un tad ir 4. RCEP, tātad Eiropas kā viņi pareizi iztulkosies, European Conferential and Postal and Telecommunication Administration, tātad telekomunikāciju politikas koordinācija, tātad jāizstrādā un rekomendācijas dalību valstīm un netieši juridiski saistoši, jo šīs te organizācijas ieteikumi bieži vien tiek iestrādāti nacionālo likumu līmenī. Tātad, jā, redzat, tātad bija ITU,
Telecommunication Union, un kas zem sevis apvieno daudz dažādas organizācijas, tādā veidā mēs koordinējamies un sadarbojamies, jo radioamatierisms nav tikai par to, kas notiek Latvijā, radioamatierisms ir par to, kas notiek visā pasaulē, jo es piespiežot tangenti, es tieku līdz Amerikai, Austrālijai, Antarktīdai, un tādā veidā es arī, sazinos ar šo te valstu pārstāvjiem. Kā jau minēju, tad ir iedalīts 3 reģionos. Eksāmenā arī ir jautājums, tātad mums vajadzēs kartē parādīt, kuri reģioni ir kurām valstīm. Tātad atceramies, tad pirmais reģions tā ir Āfrika un Eiropa un Krievija. Trešais reģions tā ir Āzija, Austrālijā, un otrais reģions tā ir Amerika, Dienvidamerika. Tātad jā, šie te 3 reģioni. Ko es jums varētu ieteikt un pareklamēt, tad mēs jums šo te kursu vadam bez maksas, jo mums patīk un mēs gribam, lai mums būtu vairāk kolēģi un vairāk radioamatīri Latvijā. Bet ir viens kurs, kuru vada elektroniskie sakari organizē. Tad šī kursa cena ir 45 eiro. Tuvākais seminārs viņiem šis te ir 26. februāris, kas ir labi viņu seminārā, tas ir vienas dienas seminārs. Tas, ka viņi dot iespēju patestēt testu. Tātad jums būs iespēja pie tiem pašiem datoriem, pie kuriem jūs kārtosiet ieskaitīt testu eksāmena laikā. Jums būs iespēja, kā viņi teica, cik jūs gribēsiet reižu patestēt, paskatīties, kādas ir jūsu spējas un ko jūs varbūt zināt, ko nezināt, kā sagatavoties. Tātad jums būs iespēja šo te testu par šo te naudiņu patestēt un vairākas reizes parisināt un lai iegūtu pārliecību par saviem spēkiem. Tā kā, ja kādam ir vēlme, varēšana, finansiāla vai kāda cita, droši piesakaties. Augšā ir links, uzspiežot tur visas kontaktinformācijas un droši to elektronisko sakaru birojā varēsiet 26. februārī arī izdarīt. Paldies, tik tālu. Kādi jautājumi? Jautājumu nav. Es domāju, ka mēs uztaisīsim 10 minūšu pauzīti. 20:30 tiekamies līdz pēdējai, un tad būs noslēdzošais šis te mūsu noslēdzošā prezentācija šodien, un tad šodien pabeigsim. Tad 20:30, ne, 10 minūtes es teicu. Nu labi, tad 20:30 esam atpakaļ, es domāju, ka būs ok. Paldies, jā. Ok, nu ko tad turpinām tālāk? Pa likumiem mēs esam parunājuši, esam kļuvuši mazliet gudrāki. Tad parunāsim par drošību. Kā saka, dzīvība mums ir viena, pirksti uz rokām mums ir tikai 10. Un, kā saka, negribētos nevienu ne otru kaut kādā veidā muļķības dēļ pazaudēt, tāpēc parunāsim par drošību. Vienīgais es uzreiz jums taliņās gribu pateikt, ka šī prezentācija ir tāda kā esence izvilkums pa punktiem par tiem elektrodrošības lielumiem, kurus jums ir jāzina uz eksāmenu. Prezentācijas beigās būs divas saites, kuras lūgums būs patstāvīgi izlasīt, jo viņas pietiekami lielas apjomīgas. Tur būs visa tā pati informācija, tikai izvērstāk un plašāk. Un tas, ko es jums stāstīšu šeit, bet šeit būs tāda izvilkums esence par to, kādus raksturu lielumus un jums ir jāzina uz šo eksāmenu, un ko jums ir jāzina, kā rīkoties un kā pareizi ko darīt. Tātad, elektrotraumas riski, strāvas lielumi. Tātad cilvēkam bīstamā maiņstrāva, pie 50 Hz maiņstrāva, ir no 5 līdz 25 mA. Cilvēks vairs to nevar atlaist. Tātad ir tā, ka ja jūs pieskaraties vadam, protams, ir cilvēka īpatnējās pretestības un vispārējais, un vienam cilvēkam pie mazākā amperu skaita, vienam pie lielāka, bet kopumā šis te parametrs ir no 5 līdz 25 mA. Šo jums vajag atcerēties. Tad jau 50 līdz 80 tas jau dzīvībai brīstami, traucēšana. Tātad, ja pie iepriekšējā mēs satveramies, viņu vairs nevaram atlaist to vadītāju, mums muskuļi ir sarāvušies, tad viss, kas tālāk uz augšu, jau kļūst ļoti bīstams un apdraud dzīvību. 5,25 pa lielam arī apdraud, bet jā, lielākais tas, ka tu viņu nevari atlaist.
Viss pārējais tu gūsti triecienu. Jūs neredzat? Vai ne? Kāpēc man raksta prezentāciju? Neredzās prezentācija mana? Redzās? Ok. Tā. Rīcība. Ja nu tomēr kāds nokļūst zem sprieguma, vislabākais un kas ir, ko jūs varat palīdzēt paveikt, ir atslēgt šo te elektrospriegumu. Tas ir veids, kā to vislabāk ir darīt. Ja jums nav iespējams atslēgt šo spriegumu, tad jūs varat atraut cietošo ar izolējošo priekšmetu. Tātad priekšmetu, kurš nekādā gadījumā nevada elektrību. Tātad kaut kāds savs koks, plasmasa kaut kāda, bet esat uzmanīgi, lai jūs paši negūstat traumu. Ja gadījums ir noticis augstumā, tad, kad jūs atslēdzat elektrību, tas viss izklausās, protams, ļoti gudri. Stresa situācija ir pavisam savādāk. Ja kāds ir uzkāpis skrūvē lampiņu un saņem elektrotraumu, tad jums ir jāspēj atslēgt spriegumus, un tad mirklī jāparūpējas arī par to, tad, kad šis spriegums ir atslēgts, ka šis cilvēks krīt lejā, lai viņš nepārsit sev galvu. Bet tas pie visiem ideāliem variantiem jums vēl ir jāpaspēj padomāt un nodrošināt to, lai šis cilvēks krītot negūst traumas no krītiena no augstuma. Ja cilvēks ir guvis traumu, zvans 112 līdz NMPD, tātad mediķu ierašanās brīdim, pārbaudīt elpošanu, asinsrīti. Ja nav mākslīgās elpināšanas, ja nav, tad uzsākt mākslīgu elpināšanu un netieso sirds masāžu. Un veicam viņu tik ilgi, kamēr neierodas mediķi. Nepārtraucam paši to darīt. Veicam viņu tik ilgi, kamēr nenododa šo te personu mediķu rokās. Jums ir jāuztur viņa parametri, ne parametri, bet mākslīgā elpināšana un sirds masāža līdz mirklim, kamēr neierodas mediķi. Galvenais atceraties pašu galvenāko noteikumu. Glābjot citus, neaizmirsti par savu drošību. Ja jūs redzat, ka tur ir stabs, no kura ir atdalījusies nokritis vads, un paralēli cilvēks gūst traumu, varat redzēt, ka viņš gūst elektrotraumu, tad mirklī. Neskrieniet pie viņa. Tas, ka jūs pie viņa pieskriesiet un jūs abi divi kopā tur kratīsieties, no tā nevienam vairs vieglāk nepaliks. Jūs varat glābt viņu tikai tad, ja jūs esat pārliecināts, ka jūs neapdraudat savu vai arī kādu citu cilvēku dzīvības. To atceraties. Divi līķi, kā saka, viens līķis tomēr ir traģēdija, bet 2, 3, tā jau daudz lielāka traģēdija, un no kuras varētu izvairīties. Minimālais vadu šķērsgriezums. Tātad aparatūras un pārvietotāju patērētāju pieslēgšanai elektrotīklam nedrīkst būt mazāks par 0,75 kvadrātmilimetru vada šķērsgriezums. Savukārt, ja mēs runājam par zemējumu, tad zemējuma vadu šķērsgriezums nevar būt mazāks par 1,5 kvadrātmilimetriem. Tātad atceramies, zemējums nedrīkst par 1,5 milimetru būt mazāks, pārvietojums patērētājs nevar būt mazāks par 0,75. Zemējums. Tātad ļoti svarīgi atcerēties, ka katru iekārtu, ja mēs zemējam, katru iekārtu ir jāsazemē, un sazemējums nedrīkst, sazemējuma pretestība nedrīkst būt lielāka par 4 ohmiem. Par zemējumu, dabīgo sazemējumu uzskatām zemē ierakti cauruļvadi ūdenim, artēzisko aku ārējās caurules, ēku dzelzbetona un metāliskas konstrukcijas, ja tās saskaras ar zemi. Man uzreiz ir bijis arī tādi jautājumi. Es dzīvoju 5-stāvu dzīvokļu mājā, man ir cauruļvads metālisks, kas iet no virtuves, es pie viņa varu pieslēgties, vai tas būs
pareizi? Nē, tas nebūs pareizi, jo pirmām kārtām tas jūsu cauruļvads iet caur citiem kaimiņiem, un B, bieži vien kādu gabalu var būt metālisks cauruļvads, un pēc tam viņš varētu palikt par plasmasas cauruļvadu. Šeit mēs runājam tikai par zemē ieraktu cauruļvadu ūdenim, kur jūs jau konkrēti redzat, ka viņš aiziet un viņš neiet cauri visai ēkai un neapdraud citus cilvēkus. Tātad šādiem mērķiem, tātad sazemējumam ir aizliegts izmantot zemē ieraktas kabeļu svina čaulas, alumīnija kabeļu apvalkus, gāzes caurules un apkures radiatorus. Tad sazemējumam mēs izmantojam tikai sazemējuma kontūrus. Ja sazemējuma maģistrāle atrodas ārpus ēkas vai staba, tad pievads no turienes gar ēkas sienu vai stabu, tas ir piestiprināts no zemes, jānosec vai no ar metāla leņķi dzelzi vai metālisku cauruli 2,5 metru augstumā no zemes virsmas. Tīri praktisku iemeslu dēļ, ja jūs iedomājat, ka šis sazemējums gar ēkas sienu iet kaut kur augšā, tad kam ir vajadzīgs šis te metāliskais leņķi dzelzis vai metāliska cauruli, lai kāds dārznieks ar trimmerējot nenotrimmerē šo vadu vai nesabojā viņu kaut kādā citā veidā. Tāpēc 2,5 metru augstumā ir nepieciešams līdz 2,5 metriem šo te aizsarga mehānismu, tātad leņķi dzelzi vai cauruli, kurā šis te sazemējums iet cauri, lai viņš netiktu sabojāts cilvēku darbības rezultātā. Tātad maksimāli pieļaujama sazemējuma pretestība elektroiekārtām ir 4 ohmi. Elektroinstrumentu izolācijai starp tīnumiem un barošanas kabeļa dzīslām pret korpusu un citām ārējām metaliskām daļām jābūt ne mazākām kā 0,5 mega ohmiem. Ja instruments ir ar dubulto izolāciju, tad šim lielumam jābūt ne mazākam kā 2 mega ohmiem. Šo te arī atcerāties, šāds jautājums arī ir ieskaitē. Telpas ar paaugstinātu elektrobīstamību. Tātad mēs pa lielam visas telpas varam iedalīt 3 tipa telpās. Telpas ar paaugstu elektrobīstamību, telpas ar sevišķi elektrobīstamas un telpas bez elektrobīstamības. Tātad, ja mēs runājam par telpu ar paaugstinātu elektrobīstamību, tad šīs telpās relatīvais mitrums varētu ilgstoši pārsniegt 75%. Telpā novērojami strāvu vadoši putekļi, telpā strāva vadoša grīda, metāla, klona, dzelzbetona ķieģeļi un tā tālāk. Augsta temperatūra, ilgstoši pārsniedz 30 grādus. Iespēja cilvēkam vienlaicīgi pieskarties sazemotām metāla konstrukcijām, tādiem kā radiatoriem vai kam citam, un tehnoloģiskām iekārtām telpām, citiem mehānismiem no vienas puses un metāliskiem elektroiekārtu korpusām no otras puses. Autonomiem elektrotīkliem un lampām, tad šīs telpās spriegums nedrīkst būt lielāks par 42 voltiem. Ja mēs runājam par sevišķi bīstamām telpām, tajās, kurās ir ļoti liels mitrums, tuvu 100%, ķīmiski aktīva vide, tvaiki, nogulsnes, izjauc izolāciju un strāvu nesošu detaļu sabrukšanas. Tātad vienlaicīgi telpā 2 vai vairāki apstākļi no telpām ar paaugstinātu bīstamību, tad mēs viņu arī uzskatām par sevišķi bīstamu. Tad šīs telpās mēs drīkstam lietot elektroiekārtas tikai līdz 12 voltu barošanu. Tātad ne vairāk kā 12 voltu barošanu viņām drīkst būt. Nu, ko mēs esam radioamatieri? Mums ļoti patīk celt mastus, antēnas. Tātad, un kā jau īsts radioamatieris, es visu varu izdarīt pats, un man nevajag neviena palīdzība, bet tā nav atbilstoši drošības noteikumiem. Minimālais cilvēku skaits, lai paceltu 7 metrus gara līdz 7 metriem garam mastam, ir vismaz 2 cilvēki. Savukārt, ja masta garums pārsniedz 8 metrus, tad ne mazāk kā 6 cilvēki. Tātad līdz 8 metriem ir 2, vairāk par 8 metriem ir 6 cilvēki. Un kā tad mēs varam sargāt sevi, kādas
aizsarglīdzekļus mēs varam izmantot darbojoties ar elektrību. Tātad elektroiekārtās līdz 1000 voltiem par pamata aizsardz līdzekļiem kalpo izolējošas stangas, izolējošās mērkmēbles, tātad mērkmēbles ar izolāciju, sprieguma indikators, dielektriskie cimdi, atslēdznieku montieru instrumenti ar izolētiem rokturiem. Un obligāti jābūt marķējumiem, ka viņi līdz 1000 voltiem der. Papildus. Te arī uzmanību pievērst to, ka testā būs jautājumi par papildus aizsarglīdzekļiem un pamata aizsarglīdzekļiem. Lūdzu, nejaukļi, man bija diezgan grūti atcerēties, kuri no viņiem bija pamata aizsarglīdzekļi, kuri papildus, bet, diemžēl, jautājumi testā tādi ir. Un tātad par papildus aizsarglīdzekļiem tiek uzskatītas dielektriskās kalošas, dielektriskie paklāji, pārnesājumie sazemojumi, izolējošie palikņi, uzmavas, norobežojošie tiltiņi, sietiņi, drošības tehnikas plakāti un zīmes. Tātad visi šie ir papildus aizsarglīdzekļi. Ja nedod Dievs izceļās ugunsgrēks, elektriskās iekārtas mēs dzēšam tikai un vienīgi ar ogļuskābās gāzes ugunsdzēšamajiem aparātiem. Nekādā gadījumā mēs neizmantojam ūdeni vai putu dzēšamo aparātu. Varbūt uzreiz radīsies jautājums, un diezgan loģisks jautājums, kāpēc neizmantojam pulvera un dzegundzēšamos aparātus. Tāpēc, ka pēc pulvera dzēšamajiem aparātiem ir ļoti daudz pulvera, un viņu pēc tam dabūt no iekārtām ārā ir šausmīgi grūti. Tāpēc visās telpās, kurās ir šie elektroiekārtas un radios iekārtas, ir vēlams, lai būtu ogļuskābās gāzes ugunsdzēšamie aparāti. Antenas mastus un atsaites drīkst stiprināt tikai pie nesošajām konstrukcijām. Nekādā gadījumā antenas un mastus mēs nestiprinām pie skursteņiem vai jebkādām citām konstrukcijām, kas nav nesošās. Nesošās konstrukcijas var būt nesošās sienas vai kaut kas tam līdzīgs, bet nekādā gadījumā ļoti bieži praksē ir redzēts, ka mastu stiprina pie skursteņiem, un ir bijis gadījumi, kad tas masts kopā ar to visu skursteni ļoti smuki noripo lejā uz, paldies Dievam, nevienam uz galvas netrāpa, bet labāk to nepiedzīvot. Tāpēc mēs stiprinām tikai un vienīgi pie nesošajām konstrukcijām. Skurstenis nav nesošā konstrukcija. Par kāpnēm runājot, tad ir arī jautājums par kāpnēm testā. Tad pieslienamo kāpņu garums nedrīkst būt garāks par 5 metriem atbilstoši šim testam. Un tad īsumā par drošības jautājumiem tas ir viss, nekā tur vairāk tāda nav, bet, kā jau minēju nodarbības sākumā, tad šie te divas saites, tātad pirmā saite ir elektronisko sakaru direkcijas papildu materiāls par drošību, tieši tur visi šie te jautājumi izlasīt. Otrs ir mūsu radioamatieri izveidotā palīga materiāls, arī kas tieši par drošību saistīts. Droši vienkārši var viņu palasīt kādā brīvā mirklī un atcerēties šos cipariņus, ko es jums teicu, gan par kādām jābūt pretestībām, par kādiem barošanām, kāda tipa veja vietās jābūt, kādiem, kuri mēs drīkstam stiprināt antenas un cik cilvēku sastāvā mēs drīkstam celt mastu. Un jā, to droši vien tad arī izlasiet un ļoti, ļoti būs noderīgi. Jautājumi? Tik tālu. Nu, ja jautājumu nav, bija prieks jūs visus šodien redzēt, pie tam tik kuplā skaitā, vienu mirkli mēs bijām 85 laikam pat cilvēki. Nākošā nodarbība rīt 19:00. Tātad redzēsiet, būs nākamās nodarbības var redzēt. Tad šodienas laikā mēs ieliksim prezentācijas, būs pieejamas folderī. Ja kādam nav foldera raksta, tad adresi atsūtīsim. Tātad būs pieejamas visas šīs prezentācijas, kuras bija šodien. Es mazliet pamanīju 2 kļūdiņas, tad viņas tuņās fiks izlabosim un ieliksim. Kā arī, es ceru, ka mums viss video ierakstījās, ieliksim Latvijas radioamatieru līgas mājaslapā video,
Un WhatsAppā tad nosūtīšu linku, bet arī varat pamēģināt atrast, pasakot Latvijas radioamatieru līgas YouTube kanālam, tur šīs te video būs. Ja jautājumu nav, tad liels paldies, tiekamies rīt 19:00, tad jau jums arī pārējie kaut ko pastāstīs. Paldies liels visiem, jauku vakaru un veiksmīgu nākamo dienu arī. Paldies, visu labu!